bērnībā es ļoti gribēju dziedāt korī. Un tā no es skolā gāju pieteikties korī, man pārbaudīja balsi. Skolā man pateica, ka balss nav, un es dziedāt noteikti nekad neiemācīšos. Tā nu tagad es pieaugu, un es izlēmu, ka es tomēr gribu tikt uz dziesmu svētkiem. Un gribu tomēr iemācīties dziedāt. Es devos uz veikalu un nopirku nošu mapi. Es nenopirku parastu nošu mapi, es nopirku visdārgāko nošu mapi, ko es varēju atrast. Melnos ādas vākos. Bet tomēr notis es tāpat nezināju, kaut arī nopirku to nošu mapi. Es tomēr pieteicos 3 koros. Man pieņēma visos 3. Bet beigās sanāca, ka katrā korī savā balsī. Vienā korī es dziedāju tenorā, otrā es dziedāju baritonā, un trešā korī es dziedāju basā. Mums ļoti patīk dziedāt, mums ļoti patīk piedalīties dziesmu svētkos, un mums ir pašlabākās vadītājas Maija un Liena, kas mums iedrošina dziedāt un piedalīties dažādos koncertos, un vienmēr mums sniedz ļoti lielu atbalstu. Skolas vārdu nesam visur Latvijā, tad, kad mēs piedalāmies, piemēram, skatēs vai arī dziesmu svētkos, un mums ir ļoti, ļoti skaisti tērpi, un mēs vienmēr esam ļoti pamanāmi. Es eju uz skolu, lai pilnveidot savu valodas krāju un dziedāt tautas dziesmas. Es eju uz skolu, jo tur ir ļoti laba atmosfēra. Tas arī attīst manējās vokālās saites, un man ļoti patīk tur pavadīt laiku ar draugiem. Pirmā lieta, ko es izvirzītu kā pašu galveno, jeb kā pašu primāro, ir tas, ka ir skolas korī, it sevišķi, teiksim, lokālā pilsētā, piemēram, pilsētā Limbažas skolā, korī ir jāļauj dziedāt absolūti visiem. Pilnīgi visiem. Un šajā gadījumā, jā, nav mums šeit izlases, visi nāk dziedāt un dzied tie, kuri grib. Un neviens arī nav spiestā kārtā teiksim, šeit ieslodzīts. Mūsu skolā kors ir zīmols, un tā ir savu veidu piederības sajūta šai skolai, Limbažiem, arī Latvijai, jo tas ir milzīgi viens vesels. Sveiki visiem! Man sauc Ričards Uģis Pabērs, un es jau kādu labu laiku esmu Limbažu novada ģimnāzijas absolvents. Un man ir paveicies, jo arī es biju daļa no ģimnāzijas kora. Un ja man kāds jautā, kā saglabāt šo dziesmu svētku garu sevī un kā līdz tam vispār nonākt, tad es domāju, ka ir nepieciešams 3 lietas. Un pirmkārt, tas ir kāds cilvēks, kas tevi pamudina spērt pirmo soli uz priekšu. Un šeit pavisam noteikti visi nopelni ir vadītājai Maijai Tauriņai, jo es vienmēr atcerēšos, kā viņa pamatskolas mūzikas stundā teica celies un dziedi. Un mēs no klavierēm nenogājām tik ilgi nost, kamēr no mums nesāk nākt kaut kas ārā. Un tad, kad sāka kaut kas sanākt, tad viņa teica, tu esi rūcējs, un tev ir jānāk uz kori. Un jā, tev tur ir jābūt. Un es domāju, ka tas noteikti nebija par to, ka vajadzētu mūs pārmācīt vai likt no sevis kaunēties, bet tieši otrādāk. Parādīt mums, ka hei, tu kaut ko vari, un tu vari kaut ko vairāk nekā tu pats biji sākumā iztēlojies. Un ja kaut kas no tā visa tev šobrīd nesanāk, tad mēs strādāsim pie tā, lai tas nākotnē izdotos. Un es domāju, ka mums katram dzīvē ir nepieciešams šāds cilvēks, kas dod iespēju, notic, būt klātesošam.
Un es domāju, ka tā lieta, ko vienmēr māja ir centusies skolēniem nodot, ir tā, ka tu esi ļoti, ļoti vajadzīgs un ka mēs bez tevis nevaram. Un es domāju, vismaz personīgi, ka arī paši skolēni jūt to patriotisko pašapziņu par to, ka man ir jābūt šeit. Un iespējams tas izklausīsies egoistiski, bet ir tāds, jo bez manis te nekas nenotiktu. Tā otrā lieta noteikti ir par to, ka ir jābūt vēl kādam, kas tev atbalsta. Un šeit pavisam noteikti tā ir pati ģimnāzija, kas, es domāju, jau pēc noklusējuma saprot to, ka ģimnāzists ir korists un korists ir ģimnāzists. Un šī, tāda, varbūt es neteiktu, ka tā ir auklēšanās, bet tā ir tāda jau rēķināšanās, ka papildus visam tam, kas pamatā skolā notiek, ir šis koris kā pamatelements. Un tad tā trešā lieta, kas tam skolēnam tajā brīdī būtu vajadzīga, ir tā dziesmu svētku gara uzturēšanas kulminācija, kas ir paši dziesmu svētki Meža parkā. Es domāju, ka ir svarīgi saprast, ka dziesmu svētku gars nerodas Meža parkā, bet kādā ciematā, mazpilsētā, Rīgā, Kanādā, visur pasaulē, kur dzīvo Latvijas un latviešu tradīcijas.